mana aparatūra. Kas te mums vārās? Nu šitiem būs nervu bendēšana. Ne jau tu aiztiki projām kuci. 3 reiz uzsit. O, ir? Tas ir īsts sačaks. Nes šur, o, atkal breksis. Pilnā ātrumā caur nezālēm. Jā, izcēr tāpat. Tur ir breksis. Tiem krokšiem ūdenī. Un kur tā zivs ir? O, eko nāk uz augšu, ja? Nāk. Tā, uz mani. Ir normāls karūs. Vai kas tas? Nē, tā nav karūs. Ir karūs. Skatīsimies. Jā, viens uzsit, otrs uzsit, un tā kā man ir uz boilas un uz samu sistēmas, man pagaidām baigi nekas neaiztīk. Atkal to brīdi, kad tieši uzķer nenoķer, bet, nu, kaut kas maziņš. Jā, šis plakami. Rekojas, gan? Ejam tur. Ej tur, un ja nu kas paņemšu sačuku. Arī tāds standarta izmēriņš. Nē, šitais. Pārcels pāri. O. Liela. Tepat tās var nolēst lejā. Vienkārši leid viņu lejā. Āķis atķērušies. Lēkā, liela. Nu, cik ir? 940. 940. Tāds smuks. Nākamā copes diena. Esam Aiviekstē. Jā. Nu, es tikai stekle. Karsts. Tā, kur man ir masas ir aukotā viena. Tā sistēma. Tā. Cik liela barotavu tu uzliki? 87. Tik lielas laikam nav. 30. Līdošie. Likt samu sistēmu. Nav tev? Ir viens ir feeders, tev es uztīšu šos te. Jūs vāriņu vajag, es varbūt pat iedod, man liekas, jā. Tik apakšas viņam nav. Man viens te ir iekastis. Zvaniņš ir tas jādabūj, nezinu, tas ir diezgan diršs. Magnētu vajag to nopirkt, to fišējumu, un tā varētu mest un meklēt, kas iekastīsies ūdeni.
Nu, sākās kārtīgs vējš. Un kārtīgs negaiss kaut kur. Un, protams, lietas sāk līt. Tās iegāja tiešām zemē. Nedaudz lietas, bet varēja arī sākt ķerties kāda zivs. Re, lietas sāk līt un lielā zivs ar visu lielo ķeseli varējām izmantot. Pieķērās. Jā. Slēpjamies zem koka. Man te sāk pīkstēt, jo tiešām aizgāja. Varbūt nomierinājies vienkārši. Vēl celtos breks. Viss ir slikti. Es te vainīgs esmu. Tas pa smuku breksīti. Tāds. Pagājušajā šitā man tam uzsita. Paņēmu šitināt. Ja es iemetu tur, es domāju, tur, kur man makšķeris, arī tikai kaut kas nonāks apakšā. Pārējais aizpildot uz kraunu. Es redzi, kā tu līdz skaties, kā mašīna. Iepriekšējā bumboni var redzēt tos mākonīšus, kas paldies. Redz, ka viņas uzreiz mums. Tā tad malta akna, cāļa sirds un būs vēl barība klāt. Un te redzēsim, kā uz šito nāks. Esam Daugavā. Noparkojāmies. Drusku līst. Mums pirmajā brīdī vēl zivju nav. Kamēr necepēju, vismaz kaut ko apēdīsim. Citreiz ir tā, kad kā sāka mēst, tā sāk ķerties. Varbūt paveiksies.
Ja neķersies, tad beigās apēdīsim paši tās saknes. Vienkārši izvalkot ārā, izrādās breksis klāt. Nezvanīja nekā. Nu, drusī tā kā raustījā kaut kas tā kā ēstu nost, izrādās breksis pieķēries. Varbūt arī nebūs nekas. Tā, paga. Nu. Vai reku tās dūņa uznāca virsū gan jau? Pasties, ka dūņas priekšā ir. Tā, sačoks. Dainis. Skaties, kur... nu, varbūt te patās arī varēšu. Da būs beidzot sams, ja? Nezinu, sams. Velc. Māziņš. Sams. Tas ir mazāks kā pagājušreiz. Jā. Jāņem būs mēlente. Jāpieliek pikola pēc klāt. Vienkārši to dezinfekciju. Būs labi. Es jau pieņemu, ka šitiem arī var, lai viņam tur nekas nenotiek. Oka. Es tieši sāku filmēt, Daini. Es tieši uzspiedu filmēt, jo man tur vienreiz nopīkstēja sistēma. Nu, kas tā tur būs? Kaut kas liels. Baigi nav nekas. Būs breksis. Ja neiesvīs telefonu ūdeni. Nu, šo līdzi. Es, kas strādā šitā pašu uztaisītā sistēmā. Tā. Tā. Atnāca vaļā? Aķi. Nu, čomiņi. Visu laiku baksta, jā, tad... Kur man tā aukla varbūt redzēs vai neredzēs, vai kur ir aukla. Un kāpēc tā zaļā aukla tik ļoti patīk mazajām zivīm? Viens breksis, 2 mazi sami. Diemžēl nekā. Nu, svētdiena, nākamā diena, esam pie Aiviekstes upes. Es ka nemet pilni tik krūmos, mēģināsim Aiviekstē noķert kādu zivtiņu. Vajadzēja arī būt lielajām mammām. Tas, ja ir dūcēni, tad nozīmē lielās arī kaut kur.
Zara dabūja no koka pa taisnu. Varbūt tiešām lielajām vajag tā kā tie visi arī dara. Kā braucam pa viduņu ar eholotu un skatāmies, kur viņa slēpjas. Un tad arī mētā viņai tur pie sejas. Jā, patīk arī vizināties īstenībā laivu. Tāpēc gribētu arī pa Daugavu. Bet tā vajag tošiem 2 aķīšus. Vajag tu. Latīva liela. Bet varētu arī braukt ar mētāšanu, uz kur Guntis teica, tas karjeras, kas ir pie pašas Daugavas. Tieši, kur mēs arī braucam, aiz tās ēstuves, pirms tās ēstuves ir tas karjeras. Pie pašas upes. Nekad neķērās. Kur atkal Rusiņš peld, redzi? Jā, atbraukuši vectēvs uz pludiņiem. Reksis laikam, tur ļoti tāda paņem visiem vienīgā zivs, kas bija no visiem. Asarīts kāds vēl bija. Ar tādām zīmēm arī atceries, ka mēs... Kas tur bija? Ilvars noķēra vai Laura noķēra mazu līdziņu. Mēs tur mētājam, beigās es noķēru tādu mēru vienu. Bet arī mēs tur, izmētājam, cik reizes viens otrs pāri vienam otram, un beigās kaut kā mistiski tomēr paņem viens sūds. Varētu būt, ja Guntis teica, ka šitais motors ir vecs kā zeme. Viņiem tas motors bija, man liekas, ka es mācījos kaut kādā pamatenē. Varētu būt 2009. gads, točni. Jo viņi brauca Bebros ar laivu piepūšamo ar šito motoru. Bet ar kaut kas, tas ir koks, gan jau, jā, bet... Es vienkārši skatos, reiz ir bebra galva, nav bebra galva, bet ne. Viņš jau, ja šī tik tuvu būtu, uzmestu rasti, uzsistu un aizlaistos. Es brīnos, ka mēs bebrus baigi neredzam, jo parasti ir tā, ka kaut ko rasti ielikt ūdenī. Vai arī te tiešām, varbūt tiešām ir tik daudz mednieku apkārt un viņi tos bebrus arī izšoja. Nē, tas agrāk jo Gaujā ir pilns. Šitien vienkārši tāds liekas, tā nafig nav. Gaujā ir pilns, te visi koki būtu sagāsti. Pie Gaujas tev dafigā viņi ir. Visi jau pisku. Tā saku, kurš te tev izdomās te pēkšņi te atbraukt uz šitādu vietu? Tā viņš vispār te tikt varētu. Jo bebrus ar laivām šauja arī, baigi. Brauc vienkārši, bet tas ir pavasaris tieši. Šitādā laikā ar laivu bebrus medīt vispār bezsakars. Pavasarī, kad ir uznācis līmenis, viņam nav kur palikt, viņš piemēram krastā, viņam nav alla kur ielīst, viņš sēž uz malas. Zini, kāpēc arī mazāk tā kā makšķerē, piemēram, šitā krastos random vietās. Piebraukšana. Mums jau arī patīk piebraukt ar mašīnu, vai ne? Te, ka bija sīks, tu jau gāji ar kājām. Visiem šitiem te ložņājām. Nu, tu jau no mājas, bet apmēram ar makšķeri visu ej ar kājām un makšķerē. Tā bija kājām, mopēda aizvarot, nošojies un aizvarot. Nu, bļaļ, tev biju šitā jāņem. Divi tādi mobili. Tikai jau nav, es saku, viņi ir pobi. Bet jau lēnām nav, šis neieķeras. Šitie feiniņi. Tev tagad pretzaļnieks. Jā, šitie feiniņi arī tādā ziņā. Nē, neroja vienkārši viss kārtībā. Šis nevar. Nekots ūdens nāk iekšā. Tur ir tas traupīs. Bet tas tāpat, kā mēs bijām tajā karjerā, kā nav tur. Jā, nav, bet tev tur pazīstami tā arī nav. Braukā tāpatās un paķer lielās. Tāpēc, ka tu kā kurā reizē vari dabūt. Tādā vietā arī, piemēram, uz gruntenēm var sēdēt. Bet, jautājums, tad jāzina, vai tur ir brekši vai kaut kas tāds lielais iekšā. Nezinu, kā tur ir brekši. Brekši nav brekši. Kreku viens bija šodien ielicis. Tā, kad jau apsēdāmies, tad jau visi sāka rasties. Jāpačakarē. Nē, ko tu tur?
mocīsies katru dienu celties, nezinu. Nē, kārā melnos olus. Pa šitādiem baļķiem visādiem. Sēžamies Behā un laižamies uz Daugavu. Šitā Jāslumē atkal intro par to, kad atkal esam atbraukuši uz Daugavu. Atkal mēģināsim noķert kādu zivtiņu. Vietas maiņa Daugavā dziļumā nekas neņēma šorīt. Tad turpinam tālāk uz Aivieksti, kur saklāki ūdeņi. Te vismaz jau pirmā cope bija. Kas tur ir? Breksīts. Jo, lai tik paliek lielākie katru. Lai tik paliek lielākie. Kas tas asarīts? Raudiņi. Trekne raudiņi. Un sāka copēt atkal pēc kāda laiciņa. Tā kā būs. Raudiņš. Cope tāda lēna. Brekši, raudas. Skatīsimies, ko nakts rādīs. Sēdienas rīts, pa nakti visu laiku daudzīja, kaut kas pavēl, kamēr atskrien no telts to zivi ķert, iestājas klusums. Tagad no rīta pa kādam breksim noķerās. Un meža vimbas. Tās nevaram dabūt arī ārā no ūdens pagaidām. Nevis, ka tie mazie aizgāja. Atkal. Brokastīs. Vai katlā vai šito? Bļet, sakot. Laikam vairāk ūdeni vajadzēja, ne? Normāli uzbriedusi. Vismaz zini, ka pa nakti nesarūks. Es ieķēros. Nu, tāds gala rezultāts. Nu, redzēt, te kāpēc. Lai pašas arī drusku vēl bēg iekšā. Līņi, darūsas. Nu, šitā.